Mans vārds ir Laura Paspārne. Man ir pieredze nekustamo īpašumu attīstībā. Šobrīd Grīziņkalna apkaimes biedrībā vietveide ir kļuvusi arī par manu hobiju. Brīvajā laikā man patīk pārgājieni kopā ar manu ģimeni un vīru, meitu un suni. Un šobrīd esmu ceļā uz savu sociālo uzņēmumu. Mēs kāpjam kalnā, Torņkalns, Čiekurkalns, Āgenskalns. Visur ir kopienas un cilvēki ap sevi veido labākas, skaistākas mājas. Un kā tas ir šeit, Grīziņkalnā? Kas šī ir pa vietu? Ikdienā šobrīd šī ir vieta, kur cilvēki novieto automobīļus. Uz dziesmu un deju svētkiem šeit apgriežās trolejbus. Bet svētdienās? Bet svētdienās šeit notiek jau tirdziņš. Un tā ir daļa no lielā Grīziņkalna apkaimes laukuma tapšanas procesa gaitas, kas jau ir iedzīvināta dabā un jau notiekās. Nu, jau ir veiksmīgi aizritējuši 8 tirdziņi ar mairažotājiem. Tirdziņš ir tiešām guvis savu pircēju, tā teikt. Šeit satiekās kaimiņi. Šī ir tikšanās vieta ar draugiem. Kāds iet kaut kur modīgi uz branču, bet pie mums tagad nāk uz tirdziņu. No vietas, kur stāvēja tikai auto, ko arī var redzēt šobrīd, tā ikdienā tas te notiek, šī vieta pakāpeniski pārtop par Grīziņkalnu laukumu. Kas te vēl būs? No labiekārtojuma šobrīd ir plānots koncentrēties vairāk uz šo te zaļo zonu, kur mēs atrodamies, kā arī šie te kontaktstabi tiks krāsot laikam dzeltenā tonī. Bet nākotnē, ja mēs paskatāmies no šīs vietas, mēs redzam šeit 2 mācību iestādes. Tur ir Sarkanā Krusta koledža, un tur ir ekonomikas un kultūras augstskola un ortopēdijas centrs. Un ir neapbūvēta teritorija, arī zaļa teritorija. Un Grīziņkalna apkaimes biedrībā mēs laikā, kad aicina domāt par bunkuriem, mēs gribam domāt par žogu nojaukšanu. Jo šis laukums varētu būt 2 mācību iestāžu priekšlaukums ar apkaimes laukumu, kad tas varētu saplūst, un tad tā būtu lielāka, plašāka publiska teritorija. Tas tāds liels mūsu sapnis, bet tas nav vienā gadā izdarāms. Grīziņkalns. Mēs darām tā. No vides viedokļa raugoties uz šādiem mājražotāju tirdziņiem un tiem tirgotajiem produktiem, nevar īsti to vērtēt viennozīmīgi, tāpēc, ka mēs nezinām, vai šie mājražotāji tiešām šos te savus produktus ir veidojuši dabai draudzīgā veidā, bet tas, kas ir pats labākais šajā visā, ir pilnīgi noteikti šī sociālā funkcija. Tas, ka mēs redzam to zemnieku vai to ražotāju, un pats galvenais mēs iepazīstamies ar savus apkaimes cilvēkiem, varam veidot kaut kā šādas tepat biedrības, varbūt vēl. Bet runājot vēl par tirdziņu, saka lūdzu, vai nākas reizēm tik ļoti tur iepirkties, ka tomēr ir pārāk daudz sapirkts? Es savus pirkumus veicu diezgan apzināti un cenšos plānot ēdienu karti uz nedēļu. Un man laikam nav pa daudz. Un arī tirdziņiem ir lieliska iespēja, ka tu vari nopirkt tieši tik, cik tev vajag, nevis tik, cik ir veikalā iesaiņots, un tas nav iesaiņots plastikā, tā tev ir iespēja izvēlēties. Tev iesaiņos, neiesaiņos. Mēs darām tā!